Šīs mājas sauc Gravas, jeb precīzāk tuvāk Basu Gravas. Tēvam nāca vēstules kādreiz no Rīgas lauksaimniecības kameras Basu Gravās J. Megļa kungam. Viņš saimniekoja šeit no Latvijas pirmajiem gadiem. No 18. vai pat 17. gada sāk saimniekot. Tad arī viņš ir arī pamatā celts. Nu, mājās palika te bezizējas stāvoklis. Mammīte vecs paliek, jānāk mājās, ir mamma kopt. Un ko tad darīs? Nevar taču tēvu sēt aizlaist postā. Un es atgriezos laukos pie tēvu sēs un pie lauku saimniecības. Iegādājos vienu telīti gadu vecu, vienu mēnešu vecu un ar to sāku. Un tad skatījos uz to turēju vispirms cūksallītī, šī kūts bija galīgi nogrūs, viss nost bija jumti, zilas debesis un mūri šitā. Izvandījušies, stikls neviens logā nebija. Un to mēs divatā sacēlām. Es nesu viņam visu to šīferis augšā, un viņš viss sasīja. 600 loksnes šīferis šeit ir. Tas spārs palīdzēja uzsliet māsas dēls jūrnieks, kādreiz atbrauc ar trijatā, 3 vajag pēc spāru uzsliešanas. Tā. No bērnu kājas esam iemācījušies visus darbus, un nekas nav pa grūti, paldies vecākiem. Kaut gan daudz saka, vai kā tu grāvien mocis uz bērnus, bet tas bija labi, nevajag darīt pāri tikai, tēvs teica, lai neceļ tik daudz, cik nevar pacelt. Un paldies Dievam, ka man atnāca māsa. Es jau 1. gadā, 2. gadā bija galīgi tā, kā grīļojos, nebija laika paēst. Viens darbs tur, otrs tur, āboli jālās. Es skatos, ko varētu darīt. Dara vienu darbu, otrs paliek. Un tā māsa atnāca pie mani, es esmu paēdus. Un es būtu varbūt beigt, es nebūtu vairs. Cilvēks pārstrādājās, es nevarēju vairāk. Grūti gāja. Un māsa pagatavo pusdienas un izstājas brokastis un tā tālāk. Un tā mēs varējām. Tad es dabūju, kā saka, miesu uz kauliem un uzstrādāt. Un tā es turpinu. Ar šito šķūnu man pietiek līdz jaungadam. Un tad pievedam no lielā šķūna tos rulons klāt. Papildinam. Tādā veidā. Tagad man ir galvenais piena ienākums tikai piena lopkopība. Un es ieņemu 3000 gadā un 2000 izdod. Jo man viss jāpērk, lobarība un darbi jāmaksā ir siena savākšana. Jo nav man traktora un vīrs ir pedagogs un viņš nav zemnieks un nav arī tā čipa, nav veselības, sirds nevelk. Un tad kaimiņš man palīdz ar savu tehniku, to mazo visu. Bet 2 lielos laukus, 10 hektāri, 1 5 hektāri, otrs 5 hektāri ir. Es atdevu kaimiņam, lielam zemniekam, lai viņš strādā, jo man neatmaksājas. Tagad skāpsienas nāk, virsū vēl. Man lielais zemnieks atved mēnesī 2 rūļus, mēs tā nopirkāmies no viņa. Un tad viņš atved, pat iegāžam iekšā, dikti labi, nav ārā jātur. Nepielīs, nepiesnieg, nesasals. Pa durvīm ievāna iekšā tur rulli. Un tas ļoti izdevīgi ir. Skāpsienas tīrais āboliņš. Un tādi tikai vērts likt tik dārgā masā. Cits jau parastā zālīta pļava neatmaksājās. 9 lata rulons maksā. Viņas jau ir paēduši rītā saknus, biedz izdod pieklājīgi daudz. Drusciņi kartupeļi vēl ir, tos arī un ābols arī vēl drusk. Un tad porcijām miltiem katram spājiņi tādi plaucēts un pieber klātos sausos. Latvijas zilā. Un viņai būs piemaksa. Cik? 135 kā lata gadā. Gadā tāda piemaksa. Vēl nav, kā nākošu gadu viņi tik maksās to. Skaisti. Jā, interesanti ir. Redzēs, kā būs ar pienu, cik daudz būs. Saudabīgi, pagājuši nakti bija norausies. Es paliku otra ķēdi kaklā tagad. Staigā pa stallu, sērusies biets un āboli. Tas cilvēks strādā roku darbu. Bet pat grūti nav jau tik traki.
Atvērsim to lozīmu. Manā mūžā, manuprāt, būs lielākais pienākums būs mana tēva mājas sakopšana. Es viņu būšu saglabājis, iedevusi mājām otru mūžu. Viņas kalpos, ja ne 100 gadi, tad 50 vismaz. Tā kā nākošām paudzēm viņš paliks. Un tā, manuprāt, ir tēvam un mātei. Viņi noteikti to jūt un redz ar gara spēku un priecājās par to. Redziet, mēs esam Gudenieku un Alsungas suiti, katoļi ir suiti. Un šeit mūsu novada tieši pa suitiem sauc. Un redziet, kāds suitiem ir ugunskrāsas Sārts Lindraks, kurš ir auss trinītī, lāsumainā trinītī. Šeit ir štetināta dzīve sarkana ar violētu un austu melnos velkos. Villainīt. Viņu sauc arī par trakodrānu, kā teica, bulgārā valodā daudz saka par trakodrānu. Nu, un šī villainīte ir kožu sēst, drusciņi salāpīt, saremontēt jau arī tāpat pāris 100 gadiem. 3. paudze mēs esam. Un pietiks, redziet, manai paudzei un vēl paliks nākošai, ja viņu sasaudzē. Sievām aubīt, bet meitenēm, tas meitām ir spangvainadziņš. Aubīt uzliek stingrus pieri, vai ne? Tā, un tad uzsien lakat. Un vispirms tad ir vēl krekls uzvilks vai blūze ar rotājumiem. Tas ir ar sarkanu šleifīt, izšūtiem brudierētiem dūrgaļiem. Tāds bija suitenes, krāšņas, ugunīgas un ar šādām te žiperīgām dziesmām, drusciņi draiskām, vai ne? Bezkaunīgām, kā var teikt, dziļu zemtekstu. Viņas bezkaunīgi nerunā, bet tas zemteksts liek domāt, ka tas dzeļ un per tos cilvēkus, tos klausītājus. Ir priekšiņa pakaļiņa, abas lielas gribētājas, ir priekšiņa pakaļiņa, abas lielas gribētājas, priekšiņa grib priekšautiņu, pakaļiņa lindraciņu, priekšiņa grib šautiņu, pakaļiņa lindraciņu, lindraciņu, Tas ir skaistākais svētki nāk un iet. Bet vispirms jāsakop māju kādu nedēļu iepriekš, jāuzmazgā, jāsapoš. Patīk ļoti ēdienu gatavošana, patīk ļoti un cienāt viesus, uzņemt viesus. Tas, protams, prasa tādu uztraukumu un steigu, bet šitādi uzrāvieni ir dzīvē vajadzīgi. Nevis taupīgi, bet tāda ekonomiski. Negribas, ka tur iet zudumā kas, bet tā neskopojos. Tā ir ēdienas bagātīgi, lai nepietrūks. Māsai šeit tā. Es saku, ar mazumu piegāšu, vai ēst vai neēst. Vai jātaupi, vai tam iznāks, vai tam neiznāks. Jāiet pilnām mutēm, labāk bišķi atliek. Vai nav tā? Mīlestība tik tiešām iet caur vēdru. Tu esi piedzīvojis. Ja vēders pilns, tad patīk, bet ja vēders tukšs ir un tukši galds, tad tā mīlestība pa logu ārā. Pa durvīm iekšā ienāc, bet pa logu iziet, ka tukšs bļodi ir. Bet pie pilns bļods draugu daudz. 69 palikās 1. novembrī. Nākošais gads būs 70, bet kaut kā neliekās, vēl domā, ka 35, cik varētu būt. Vēl nejūt tādu smagumu. Bet teicu, ka pat 60 slieksni pārkāpjot, tad cilvēkam paliekot tā nogurums. Es neteikšu vēl, bet lēnāks jau paliek bišķi tas solis. Un tā spējas tā jau jābūt ir. Kā savādāk es varu. Bišķi ātrāk vajadzētu. Ja tu nestrādās, tad tu liekas, ka tu nekam nederi, nekam tu, ar ko tad nodarbosies, ar ko garlaicīgi būs. Vai ne? Tad jau paliek garlaicīgi cilvēks sāk domāt muļķības visādas.
Nāk prātā. Slimībām. Jā, un tad sāk viss, kas kaitēt. Bet ja tu kārtīgi izkusties tā kā izsvīst un izvingrojies, tad slimības bēg projām. Man tā ir dažreiz tāds savārds cilvēks. Es esmu. Kaut ko nav tā, kā vajag, nav netīk nekas. Otais paņemien tādu krietnu darbu, tā kā pamatīgi izsvīst. Paliek labāk. Ko te jūs Piemēram, paņem kādu grāvīti iztīra un roka tā kā no vienas vietas bez apstājas. Vai cērt žakars. Jā, kaut ko tādu, vai cērt šitos te kārklu krūmus ārā no pļavām ganībām. Pati ar cirvīti? Jā, un mazo šito te fuksīti paņem palīgā dažreiz, kur labāk iet pamēģina. Es esmu strādājis Kozāngas tehnikā, mums nekad saldēsienis neiztrūka. Un tā ierasts arī mājās. Jā. Es tāpat uzlikšu ar karoti, es nespiedīšu caur trubu, parasti ja viņi grezno šādi. Caur trubu spiežam. Mazo karotu māsta ielikus, tas nevar būt ārā. Māsa vienmēr var pa prātam izdarīt? Nevar dažreiz. Mēs dažreiz saķīvējamies ar, viņi grib lielu trauklu pat, tā kā palaga. Es maziņu. Es varu tas lielais lupas par to trauku ūdeni, taču paliek taukains. Viņa atkal lielā, maziņa neko nevar nomazgāt. Ja mēs sastrīdamies ar dažreiz, mums nav vienādi uzskatni, mums drusciņi pretēji ir. Tā ņemam nost. Labi uzrūgusi? Jā, visam labi ir. Tagad veļam ārā uz galda. Bišķi pārūgusi par ilgu. Mēs nogaidījuši esam. Nebija vaļas, vai ne? Tā. Šitas ir, vecmodīgi. Tagad jau tā izstāds rullīši kaut kā tā. Bet mēs vēl tā. Tāpat ar roku paņemam, bez nekādām karotītēm. Un daudz gaļa iekšā. Tā, lai jūt nevis 3 graudiņi, kā tajās ēdnīs, tajās konditorijās. Bez pīrāgiem nekad Ziemassvētku nav bijuši. Tas ir pamatā. Sklandraušs arī Ziemassvētkos neiztrūkstoši. Tā. Tā. Tāpēc, ka tradīcija un arī garšo, abi divi kopā. Un liekas, tas galds tāds svinīgs un svēts, ka tas sklandrauss ir. Jā, esmu gājis par viesības rīkot. Esmu aicināta, jā. Un jaunības dienās ārkārtīgi patikās. Es Kazāngā pastrādāju 2 mājiņas, nostrādāju, lai man iestrādājās 3-4 brīvdienas. Un tad uz kāzām. Patīk. Bet iet visādi grūti arī. Lauku apstākļos nav tas augstuma iekārts, nav pagraba, kur novietot gaļu izstrādājums. Siltā laikā iet grūti. Galerts jāuzliek dažreiz bijis uz bēniņiem. Pa nakti viņš atdzies tur labi, bet nākošā dienā aizraujās ar brokastīm ar pusdienām. Noēd pusdienas no augstā galdā liksim galertu, ejam pakaļ. Galerts viss ir buljonā. Meitenes noskumušas, ko nu darīsim. Ienāk vīri ar alus kausu, jāpacienā tās saimnieces. Kā te tāds bēdīgs? Es saku, viss galerts ir buljonā, izjucis. Viņš atbild, tas ir nieks, izjūka dzīve, un tas nav nekas, bet tāds galertiņš izjucis, tas ir špicka. Te tā izgaram. Nu jau labi būs. Bišķiņ tie pelni jāpastur nos. Izdās tā. Uz pannām tad tik tīri nav jāsaslaukā tie pelni. Daudz bulku uzliek. Nu tad zēni, saule mājās. Aiziet uz siltām zemēm, vai nu cepās siltās zemēs. Šis palikušais pīraziņš sunītim. Sunītim parasti saliek kādas kamariņas iekšā. Bet tagad pietrūk, tad nogriezam no šķiņķīšu. Jo sunīts arī ir mūsu ģimenes loceklis. Un
nevar aizmirst viņu. Un viņš gaida, viņš jūt, ka cepās, smarža pa gaisu lido, un tad ir gaida. Un, kad neiedod, tad apvainojies. Tā. Šis būs cūgaļas cepets gatavots. 2 lieli gabali, un tad mēs liekam veselus uz šķīvīt. Varēs griezt paši, kur gribēs, vai kauliņu, vai liesumiņu, vai treknumiņu. Cūgaļas cepetīts. Tā. Ļoti mīgs. Man patīk trekni, jo treknāk, jo labāk. Jā, zupiņu pārliesim pār, abis bļodi. Nu tāds būs cepetīts, jā, lai labāk. To viss, lai ir trekni. Krējuma mērts tā būs. Zini, cik krējuma mērts nāk 70% klāts krējums no šķiram daudz un viss. Ar to parasti ēdnīcās nozoga. Tā, un šito vēl mērcīt, šito gaļas treknumiņus vēl klāt. Jo treknāk, jo labāk. Nu, nē, tik daudz, kam nepatīk treknums, vai ne? Sakarāt, tā viņa miltaināk ir. Nav tik sīpoloka uzbērts tagad joham biham. Tā, un tagad mēs bēram viņus ārā. Kutam? Aha, to šķīvina. Mēs viņus uzbērsim te. Vārīt kartubeļu nav tas, kas cepts, bet... Nu, tā. Nu, maz zaļumiņi var pārkaisīt to pārtu pētersilīti. Viņš domās, ka tur izskatīsies kā tāds sīpoloks. Vienalga, ka tik zaļumiņš ziemā ir. Tūlīt cita apetīti, ja zaļumiņu uzkais kartupeliem. Smukumam ir nozīme, vai ne? Jā, ar acīm arī ēd cilvēks, vai nav tā? Nu, tā. Nu, re. Tā viņš būtu. Labi jāizcilā ir. Tā. Lai viņi ir sulīgi un spoži no apakšas. Kurzemnieki tā saka šmorkāpos. Nu tā. Veco laika ēdienu, un es esmu par veciem ēdieniem. Man tāds austers un tāds krabi un šitās šikais sēnes nepatīk. Mēs viņus negribam, bet ar kāds mēs ēdam arī šos te, gliemējuši. Nē, ēdam. Tā, nesam uz galda, jā. Tā. Mēs nepareizi nolikām. Priekšādies lielie bija. Tā. Patīk pats tas rituāls, tas smaržas un te gada laika, katrā gada laikā savu ēdienu, piemēram. Vai ne? Nu, bet tad mēs pa Ziemassvētkiem. Un tagad uz Ziemassvētkiem nāk cepeši, nāk cūkas kaujam, putnus kaujam, lopkaujams laiks. Tad jau stiepam uz pannu. Un organisms tiešām ir noilgojies pēc tāda treknā kaut ko. Jo visu vasaru ar augļiem saknēm mēs esam tā, iztikuši vairāk. Ar rūgušpieniem, siļķiem, vai nav tā. Tagad prasās nāk augstums, prasās tādu siltāku ēdienu, siltāku vēderiņu, lai būtu. Nu, jā. Un man personīgi, jo treknāks, jo labāks. Patīk cūgaļu šķēli, var uzsviest uz pannu, tāda bieza kā plaukst. Tagad tādas sivēnas tik kauja līdz 100 kg. Nu, kas tur pa gaļu? Cūka tikai sāk augt tādas 80-100 kg. Nu, tik viņi ņemās, tik viņi briest, taisni izskaust man, tev jālikvidē tāds lopiņš ir. Viņš tikai ir izaudzis knap. Un gaļa ir vārama, ūdenaina, tikai vārama gaļa tur iznāk. Uz pannu tur gandrīz nav ko uzlikt. Tādēļ es tirgu prasu, taču vai tā ir kāda kārtīga gaļa, ko nopirkt. Tādas sivēna vien te ir, es eju tālāk. Mēs te taisīsim Latvijas karogu, par bīdu liksim balto strīpu. Tas būs putskrējums. Kāds karogam attiecība 1:2. Uz 18. novembrā cepās šitādi. Arī jā, un tad es neskarogu. Pāters skaitīdām un himnu dziedādām, tā es neskarogu likt. Ar asaram acīs, kā man patīk tā Latvija un tas karogs. Mums ir Latvijas karoga kāds saglabājis no tiem laikiem, bet pats karogs tikai puse, jo mammai zudus pacietība un viņa ir karoga vienu sarkano malu, ko tur lāpīs meiteniem kleitus. Man nevarēja paciesties, mamma nevarēja sagaidīt to Latviju.
Un tad dabūjam karogu tagad nopirkt. Bet kāds ir tas pats? Tas pats vecais. Kāds bija drusciņi ķirms ieiedzibs, es viņu sastīpoju ar drāta alumīniju un viņš iznāca labs. Ar darbu vien nekur tālu netiks. Svētskīts sevišķi ir jāsvētī un svētdienas arī. Kad tad cilvēks atpūtīsies? Ja visu nedēļu vienādi ir. Tas nekur neder un nekur tālu netiek tādi cilvēki. Mēs Graumājā nemūžam neesam svētdienās strādājuši. Jāsvētī un jāpagodina Dievs ar kādu lūkšanu vai pateicību par veselību, par panākumiem darbā. Здесь идеальные условия для деревопереработки. Уже потому, что мы находимся у границы двух государств, где мировые запасы леса составляют более 20%. Естественно, значит, мы расположены ближе к более дешевому источнику сырья. Это Россия и Белоруссия. Если говорить о местном сырье, мы его также используем, но оно тоже получается несколько дешевле на стоимость его доставки, скажем, в центральной части Latvijas. Eduardam Baranovskim ir vēl kāds būtisks pluss. Viņa uzņēmums atrodas Krāslavā, kas ir īpaši atbalstāmais mūsu valsts reģions. Tas nozīmē, ka te uzņēmējs vai pašvaldība saviem attīstības projektiem var iegūt naudu no reģionālā fonda. 7 gadu laikā, kopš fonds pastāv, Eduards Baranovskis šādu palīdzību ir saņēmis 3 reizes un uzskata to par savu starta kapitālu. Сделать шаг в производство мы смогли именно благодаря помощи регионального фонда. Конечно, если бы не помощь 5 лет обратно, то вряд ли бы это производство сегодня находилось на этом месте. Сегодня практически работаем по 3 направлениям. Первое направление, наверное, мы видим здесь, это производство столярных изделий из садовой мебели и сухой древесины. Второе направление – это производство садовой мебели из сырой древесины, ну, как говорят англичане, green коллекция, да, мебель, которая используется затем на открытом воздухе. Ну и третье направление, мы работаем 2-й год подряд, наверное, это полная переработка древесины. Мы производим кокскайт из гранулы, при этом полностью перерабатываем все отходы и помогаем им переработать ближайшим лесопилкам и также, наверное, лесопилкам всей Latgalijas. No reģionālā fonda saņemtā nauda ir kā ilgtermiņa ieguldījums kokapstrādē. Tā ir palīdzējis dzēst kredītprocentus par būvēm, iekārtām, tehnoloģijām un izveidot jaunas darba vietas. Pašlaik pie Baranovskis strādā 200 Krāslavas apkaimes iedzīvotāji. В дальнейшем мы также планируем писать новые проекты и делать новые инновации. Региональный фонд, я знаю, сейчас также предлагает такие же программы, которые более легки в написании проектов, что делает их более доступными и удобными для экономически поддерживаемых регионов. Tāda nu izskatās mūsu Latvija. Ar zaļo krāsu iekrāsotas īpaši atbalstāmās teritorijas, kuras nosaka pēc pašvaldības attīstības indeksa. Zaļajā zonā šobrīd dzīvo katrs 4. mūsu valsts iedzīvotājs, bet kopumā tās aptver 300 pašvaldību. Tā kā palīdzība ir vajadzīga tik daudziem, sadalāmās naudas vienmēr ir par maz. Iepriekšējās valdības pašvaldību ministrs Andrejs Radzevičs var būt gandarīts par papildus piešķīrumu. Bija patīkami arī, ka budžeta grozījumos no nacionālā budžeta tika piešķirt papildus 130 000 šo te projektu līdzfinansēšanai. Nākošais solis ir Eiropas struktūra fondi, kuri paredzēti gan procentu likmes subsīdijām, gan uzņēmumu ieguldījumiem. Kopumā uz šiem 3 gadiem ir paredzēti 8,6 miljoni. Šie 8,6 miljoni latu ir Eiropas Savienības struktūra fonda nauda. Tā ir paredzēta šim un nākamajiem 2 gadiem kā kredītprocentu subsīdijas un kā ieguldījums mazo un vidējo uzņēmumu attīstībā. Visai šai naudai būtu jānonāk Latvijas īpaši atbalstāmajās teritorijās. Tas ir tieši tiem uzņēmējiem, kas ir nelieli, jo
maksimālā summa 80 000 nav liela. Līdz ar to tas ir tiem, kas uzsāk savu uzņēmējdarbību vai nedaudz darbojas. Arī no šīs jaunās programmas ir paredzēts, ka apmēram 750 darbvietas varētu izveidoties no jauna. Līdzīgs skaitlis varētu arī saglabāties darbvietu. Tā kā ir šī te pozitīvā iezīme. Šī programmas, ko mēs realizējam, ir tieši virzītas uz tiem tālākiem reģioniem, lai tur notiktu šī attīstība. Paši pirmie projekti šīs Eiropas naudas ieguvēji jau ir izskatīti, bet tas ir tikai sākums. Ja jūs dzīvojat īpaši atbalstāmā teritorijā, arī jums ir durvis vaļā. Ja kārtībā ir grāmatvedība un ja ir laba ideja, tad es domāju, ka naudu paņemt nav grūti.